nevelti gribās uz turieni aizbraukt. Ja kāds dabūtu to mēru, Mūs uzcēla to plostu augšā, un mēs tā plostu galā stāvējām. Ebers mums mietas grauz. Nezinu, ko darīt. Braukt, mocīties vai pazaudēt savu naudu. Jautājums, vai tev ots nekrīt uz nervu? Nē, arī jā. Barabum, barabā! Čau visiem! Ķeram lielo 30. epizodi. Esam gana jau iesākuši sezonu pieturoties lašu tēmai, tāpēc, kad laši kā reiz šobrīd ir tas laiks, kad viņi ir ķerami un ir jāķer. Vienīgi ziema bišķiņ ievieš savas korekcijas, bet parunājām pa lašiem gan ar Uģi Circeni, gan ar Madaru Milleru drusciņu. Tad šodien pie mums ciemos ir divi džeki no biedrības nosaukums Salackrasti. Abi ir valdē, attiecīgi šodien varbūt bišķi mazāk par pašu copi, bet vairāk par visādām lietām saistītas ar Salacu, jo Salac ir mūsējā indeksa lašu upe. Un, es domāju, jebkuram copmanim, kam iesākoties 1. janvārim ir tā vēlme aizbraukt uz Salacu, tad nevelti gribās uz turieni aizbraukt jebkurā gadījumā, tāpēc, ka tur ir tiešām potenciāli liels iespējas tikt pie tās savējās trofejas, un šie ir vīri, kuri dara darbus tur, lai mums tur izdotos. Tad mums ir Atis Raivis ciemos. Labdien. Un, Salackrasta biedrība, kāpēc biedrība šitāda ir, kāpēc viņa radās, kā jūs nonācāt pie tā slēdziena, ka viņu vajag, un kas ir tā jūsu ikdiena? Jums ir tikai Salaca pāraudzībā, ja jūs vēl visu kaut ko darat? Mums ir pāraudzībā Salacs tikai pirmais posms, tas ir apmēram 30 km garš. Par biedrības tapšanu Raivs tomēr ir no pašiem pirmsākumiem, es esmu tikai valdē 4. gadu. Tāpēc Raivs par to, kāpēc un kā tapu, droši vien, ka vislabāk varēs pastāstīt. Jā, tas bija kaut kā 2004. gada pavasars. Tā laša copa jau palika tā diezgan populāra. Un Egons Simpsons teica, ka jums vietējiem vīriem vajadzētu veidot savu biedrību klubu, kas varētu to upi pieskatīt, palīdzēt domai izstrādāt nolikumu. Un tā arī viņa radās. Alvs Birkovs mums palīdzēja ar statūtiem. Bet bija tāds interesants moments, ka neviens negribēja uzņemties to biedrības vadību. Un tad brīvprātīgi piespiedu kārtā ievēlējām Oļegu Sumčenko. Oļegs ir tas, kas ir šobrīd trešais valdes loceklis, jā. Un tā arī sākās tā biedrība. Bet tas ir jau 20 gadi atpakaļ. Jā, 2005. gads, 11. marts ir oficiālā dzimšanas diena, tā kā mazliet vairāk kā pēc mēneša mums būs 19 gadi. Un kas bija pirms tiem 20 gadiem Salacā? Es vienkārši nestādos priekšā, jo man lašos, visu tā būtību braukt lašos turien bija, pirms gadiem 7 kaut kas sākās. Jā, es arī nemācīšu izstāstīt sīkumos, bet tur bija tā, ka bija Salacas ielai, kas arī tirgoja tās licences. Bet, respektīvi, licencētā copa tur noteikti bija, bet tad tas nebija. Tas es bišķi pakomentēšu. Es vakardien parunāju tieši par vēsturi ar Oļegu. Un Oļegs teica, vai tu zini, cik licences bija tad pieejams lašu? Jo dotajā brīdī mums ir 2990 licences uz šo sezonu. Tādā laikā bija 30 gabalas tikai pieejams. Jā. Tad... Bet principā sanāk, tās 30 licences varēja dabūt droši vien, vietējie. Tad jau makšķernieki arī īsti nebrauc. Vietējie bija, nevietējie, kāds atbrauc no malas. Bet tad jau laikam bija tā, ka bišķi pietrūka vienmēr pa īsi. Jāsaka tā, godīgi, tur daudz gāja bez licences tajā laikā. Jā, protams, es pieļauju, ka tur kontrola nebija. Un es vienkārši atceros, tad, kad es sāku ar to Salacu, tad nebija nekad problēmas ar tam licencēm. Mēs viņus vienmēr pirkām pa ceļam braucot. Braucam pusceļā kaut kur, labi, tad tagad nopērkam. Un bija, man liekas, vai mēs pirkām kaut kādu konkrētu zonu, vai... es pat šīs sīkums neatceros, bet es zinu, ka viņas bija, un mēs tad braucām un pirkām, un viss bija.
Nu, viņas, jā, es biju paturpināšu, viņas bija 1600, kad pašvaldība pārvaldīja ūdeņus. Viņa bija pieejams 1600, un tad tā kontrola nebija. Un tad tās 1600 licences palika pāri pašvaldībai. Un tad mēs saspurojāmies, tā kā, kā Makšķernieku klubs, veicām kontroli kopā ar valsts vides dienestu. Un tad bija tas viens gads, kad februāra mēnesī viss 1600 bija izpirkts. Un tad sākās viss šī lielā licenžu ātrā pirkšana ārā, jo zina, kad ir kontrola upē, un tāpēc to licenci vajag. Zina, kad būs sots, un tad mums bija tie 2 gadi tas liegums, un neviens jau vairs negrib 2 gadus atvadīties no labākās lašupas. Tu pats saproti, tas taču ir Makšķerniekam ar dūrienu sirdī. Protams, jā. Jā, lai citi saprotu, respektīvi, ja pieķer bez licences, vai es zinu, ka tur citi vēl mēģināja visu kaut ko tur pirkt licenci ar vienu kļūdu tur uzvārdā vai personas kodu, vienu ciparu uzrāda nepareizi, lai inspektors atnāk, tad to licenci var parādīt ar cerību, ka inspektors nepamanīs tur to vienu mazo kļūdu. Bet, ja tika pieķers, tas nozīmē, ka 2 gadus cilvēks licenci iegādāties pie upes. Sākumā tā bija 2 gadi, tagad ir 1 gads. Tagad ir 1 gads. Tagad ir 1 gads, jā. Bet tagad ir šo pieķerto cilvēku skaits, ja tad, kad mēs sākam, bija 32, jā? Man liekas, mēs 32 procesus uzsākām. 32 procesus uzsākām. Un tad, tas bija tas brīdis, kad bija jau viss licences izpirkts, un tad bija tādi atsevišķi indivīdi, kas pirka salec 2 posmu licenci un nāca tā kā lejā pēc mēnekļa dzirnavām. Pats saprot, es nezināju, kur ir, bet nolikumā jau tajā laikā bija mums koordināts ielikts, no kurienes līdz kurienai ir šī D-zona. Visādi mēģināja tāpat ar tiem cipariem izmainīt un izmainīt burtus un norādīt ne tādus datus, bet tas viss ir, jāsaka īstenībā godīgi, latviešu bāliliņiem, makšķerniekiem visiem ir izdevies mums to visu sakārtot, bet šogad mums parādījās jauna sāga, tie ir lietuvieši, kuri ir nopērk 5 licences ierakstot pats datus, tad viņš ieraksta ID kartes numuru, atkal nopērk 5 licences, un tad, kad viņam viņš sanulē, tad viņš saka, viņš nesaprotot nolikumu. Jā. Bet tai pašā laikā viņš ir izdomājis jau, kā to var izdarīt. Protams, jā. Tā tad nav noslēpums, ka īstenībā ne tikai vietējie vai arī Latvijas makšķernieki ir brauc no mums 2. gadu no Polijas. Šogad es paskatījos arī, ka Čehija mūs apmeklē. Tātad mēs jau sākam palikt starptautiski. Jā, protams, zivju skaits jau upē arī, un es saprotu, ka šodien labi pie tā mēs tur noteikti nonāksim vēl pa zivīm un tā tālāk, bet jā, un tad sanāk, ka tiem lēšiem anulējāt, jā? Mēs visus anulējam, atstājam 5, jo tas nav godīgi pret Latvijas makšķernieku. Protams, jā. Nav godīgi. Jo ar visu to, kad ir tās gandrīz 3000 licences, viņas jau arī tur A-zona pazudz, man liekas, tur pirmajās dienās kaut kādās 4 vai 5. Vēsturiski 3 gadus, cik es apakaļ esmu vienmēr papētījis, bija pirmajā gadā, kad mēs sākām laicīgi tirgot 700 licences dienā, pārdeva pirmajā dienā, pagājušajā gadā bija 800 licences un šogad 1100. Un tāpēc arī pirmajā dienā, pirmajās 2 dienās praktiski A-zona izpirka. Aprīļa mēnesi tieši, tāpēc, kad pagājušajā gadā daba ievieš savas korekcijas, kuras mēs nevaram nekādā veidā ietekmēt, tāpat kā dotajā brīdī. Tur ir sasals, tur ir atnācis, tad tur ir iziet ledus, tad tur ir ūdens duļķēns. Šie ir apstākļi, kurus mēs nevaram ietekmēt, varbūt paldies Dievam, ka mēs viņus nevaram ietekmēt. Jā. Jo tā, teiksim, no copaņu viedokļa, tā A-zona laikam ir tā viss pieprasītākā, un es arī, cik es tur bijis, bez zivs laikam man nav sanācis tur palikt, un tur ir tas resurss. Laikam jau droši vien, ka tur ir gan zivis, kas tur pašas pa sevi uzturās, un ir zivis, kas droši vien nāk no augšas jau lejā. Un arī no jūras ienāk kāds spožais. No jūras ienāk spožais. Bet spožai mums nav tādi lieli izmēri. Viņi tur ir lielākoties zemēri. Ja kāds dabū to mēru, ko var paturēt, es domāju, tas jau ir tāds kā gandrīz medaļu dabūjis. Jā, bet un jums jau tagad man liekas, jau kaut kādu 2, 3 gadu ir sadarbība arī ar Bioru, ja? Jums ir, kā izpaužās tā sadarbība, kā jūs darat savā starpā? Principā sākums jau bija tāds, kad Biors bija nolēmis, uzrakstījis bija projektu par ienākošo lašu uzskaiti. Tas viņiem vajadzīgs, lai viņi savu zinātni tālāk tur pētītu un skatītu. Viņi
Mums to nezinot, viņi vienkārši bija izsludinājuši konkursu, tur čaļi bija vinējuši, uzvarējuši šo konkursu, uzstādīt šo skaitītāju konstrukciju. Viņi bija, tā kā bijos bija laikam paskatījies no kaut kur kādām citām upēm, nezinot apstākļus, kāda ir Salacā. Un uzliekot šo skaitītāju, bija jautājums no Biora puses, bija piedāvājums, vai mēs negribam viņu tā kā apkalpot, pa cik mēs esam vietējie tur, tiekam, jo pats saprot, ja ūdens līmenis ceļās, tur tev nav laiks pēc 4 stundām atbraukt, tur ir jābrauc uzreiz. Protams, jā. Un vietējais tādā ziņā ir pluss, kad viņš var apsekot. Ja netiek, piemēram, Raivs vai Atis, tad ir Oļeks vai Ģirts vai Rauls vai vēl kāds cits no mūsu vīriem, kas Zviedrijā ir, kas tiešām saprot. Lūk, un tad viss tā konstrukcija tur bija, bet septembra mēnesī, man liekas, uznāca pirmie lieti, jā. Un ūdens līmenis pacēlās pavisam pa minimālu, salīdzinoši minimāli priekš Salacas 30 centimetriem, kas īsti nav nekas, un sāk nest lejā zāle. Un viss tas skaitītājs tur bija, viss slikti. Nekāda tā uzskaita sākumā neveica, izcēlām visu ārā, vēl ūdenslīdē ņēmām, lai visu izcelt. To apkalpošanu jau jāizstāst. To mēs arī, jā, bet kā mums tā savdarbība, jā. Un tad tajā pašā brīdī es palūdzu Jāni Bainski, kas ir pa Lašiem, ar mums kontaktē. Es saku, Jāni, kāpam laivā, un no inspekcijas nobraucām līdz 3. tacim, kur bija tas skaitītājs, un atrodam seklāko vietu pie tā brīža ūdens līmeņa. Un seklākā vieta atradās tur, kur vēsturiski muižas laikos arī ir savu laiku laši slaukti. Tas ir patreiz tur, kur skaitītājs arī tiek būvēts. Un tā mēs nonācām pie tās vietas, tur uzstādīt skaitītāju. Plus paralēli vēl mēs ar pašvaldību noslēdzām zemes nomas līgumu par inspekcijas ēku un tiem mūriem, kas ir, ko mēs dabūjām apsaimniekošanā uz 20 gadiem. Tur mēs dabūjām elektrības pieslēgumu. Tad viss tas tāds apauga ap to skaitītāju, jau tāds apauga. Beigās vēl mēs uztaisījām projekti pa laukumu, viss tas stāvlaukums, viss tur tāds ir jau apaudzis, jau tāds tā kā turisma objekts jau sanāk. Lūk, un tā tas ir izstāstot par kādu tā sadarbību, bet par to apkalpošanu mums bija ļoti, ļoti jautri gāja. Tur bija otrreiz uz tādu es vairs neparakstītos nekad. Tā apkalpošana tur nevarēja iebrist, tev bija jābrauc tā kā ar plostu, pa tādu trosu turoties. Jā. Un tad mūs uzcēla to plostu augšā, un mēs tā plostu galā stāvējām. Nezinu, ko darīt. Un ūdens tik spiež to plostu apkārt. Jā, jo tur ir liels ūdens spiediens. Es sapratu, tur ir tacis, kas 2/3 upi aiztais ciet, un pa 1/3 viss Salaca iztek cauri, un tad iedomājas, kā tur spiediens. Un tad to plostu uzrauba uz gaisa, mēs abi divi tā stāv, un negribas jau tā ūdeni kāpt iekšā, jo tur jau tas dziļums ir līdz kaklam. Un straumi. Tad kaut kā mēs, labi, ka mēs tikām veiksmīgi ārā, bet bija mums biedri, kas paspēja izpildēties. Tāda mums bija tā pirmā sadarbība, kā mums tas sākas ar Bioru. Un tad nākamajā gadā jau mēs to skaitītāju tajā vietā izvēlējamies. Protams, arī tur pirmie kucēni jāslīcina, jo nav jau neviens to konstrukciju pareizi izdomājis. Tas bija mūsu pieņēmums, kad konus tipa tas viss strādā, lases, tur nestaigā gar tam redelēm, gar tām vertikāliem ietēm. Viņš tomēr iet, ja ir centrālā strauma, viņš tomēr iet pa to centrālo straumu, jo salīdzinoši masas jau ir tas ūdens vasarā, kad viņš nāk. Bet mēs vēl koridoru izpļaujam pa straumu, viņš nāk tur smuki novada. Protams, tur jāpiestrādā ir, bet tagad būs 4. gads, tad mums kaut kāds tas vidējais apmēram ir skaidrs, ko mums vajag, kā mums vajag un kā lasim vajag taimiņam, lai viss tur skaisti būtu. Kā ir ar skaitļiem tieši, tagad, ja 4. gads būs, tas ir 3 gadi bijuši, un saprotu, ka šitais gads bijis ļoti labs skaitļu ziņā. Zivju skaita ziņā, kas iziet cauri. Zivju skaita ziņā viņš ir labs, bet viņš atkal slikts tādā ziņā, ka mums nav pilnvērtīgi uzskaitīts, jo 5. oktobrī, tas bija pacēla ļoti Salacā ūdens līmeni, un mums bija jāņem ārā tie, šķērs mieti ārā, lai dabūtu laist zāli prom, un skaitītājs līdz ar to nestrādāja, bet tad bija vislielākais nāciens. Tad sanāk, upē ir vēl vairāk nekā. Upē ir vairāk nekā uzskaitīts, tas ir viennozīmīgi. Salīdzinot iepriekšējo 22. gadu ar 23. gadu, tas kāpums bija stingri lielāks. Taimiņš bija pa 100 gabaliem jau vasarā vairāk ienācis, jau vasarā bija taimiņš ienācis, pa ko visi brīnījās, kas arī kaut kāds bišķi ir nedaudz fenomens. Līdz šim tikai laši nāca, bet šogad bija tā, ka taimiņi ienāca pirmie.
No jā, šitie saka, cik es esmu dzirdējis, tad vispār ir tā, ka taimiņi nāk stipri pēc lašiem. Nu, redz, skaitītājs tomēr parāda kaut ko citu. Nu, bet es redzēju, jums tur video bija, tur arī kaut kādi bebri, jums tur peldēja krusti cauri. Bebers mums mietas grauzes sausos arī. To viņam ir šķērslis priekšā. Nu, jā, to viņi māk darīt, jā. Par izmēriem arī jums ir kaut kāds, tur man liekas, es kaut kad pagājušajā gadā ar Uģi Circeni runājām par šito, jo viņš arī tur kaut kā, viņš ar biedrību Sudrablas kaut ko tur arī ir ņēmies un darbojas, un viņš teica, ka, man liekas, mēs kaut kādu konkursu taisījām, cik video tas lasis liels ir, jums jau arī ir kaut kāds, tos izmērs jau arī jūs kaut kā, tur, nezinu, var noteikt vai nevar noteikt. 2 gadus atpakaļ bija 2 zivs tādas, kur nevarēja nomērīt. Bija tik liels. Tas ir, skatītājiem tas patums 1,50 m, jā, bet viņš pilnā garumā tur nemēra, virs 1,20 m tādas divas bija. Jāpiemina to, ka 2 bija 1,26 m nomērīts, kurus varēja nomērīt. Jā. Un tad 2 bija tādi, tie bija tiešām iespaidīgi eksemplāri. Tas ir 1,30 m, jā. Tuvu tam, jā, kā daudz ir teikuši, ka tomēr salats tas lasis, viņš jau ir Eiropas līmeņa lašups, izmērā tas lasis. Tā kā pats jau to es noteikti arī metrīgi dabūju. Jā, protams, tur jau ir, tāpēc jau arī gribās uz turienu braukt un tajā ar tām licencēm tur cīnīties, ņemties. Jo es, jau vēl par licencēm, bija kaut kādus gadus atpakaļ, bija tas fenomens, ko daudzi apsprieda, un tur bija nenormāli ņemšanās par šito visu, par to, ka bija tās iespējas dabūt licenci uz visu sezonu. Tagad laikam nav, vai nezinu. Nav, patreiz vairs nav, ir tikai dienas licences. Jā. Un ir licences, kas ir mūsu kluba apsaimniekošanā iesaistīto personu licences, kas ir tiešām velti darbu tai upei. Redz, tas darbs jau, kā lai saka, nebeidzās ar licenšu tirdzniecību. Nē, protams, par to mēs vēl noteikti vēl runāsimies, ko tur jau skaidrs, ka tas jau nav tā, ka labi saņemam naudiņu un uz redzēšanos. Tur, protams, ir skaidrs, ka jūs tur kaut ko darat un turpināsiet darīt. Bet jā, sanāk, ka tā sezona licences vairāk nav, jo tur bija baigais bardaks, ka cilvēks stāvēja tur diennakti rindā un beigās tur nopirka viens cilvēks visus, un tad tur bija baigais skandāls, un tad vismaz šobrīd nekas tāds vairāk nenotiek, un tad ir opcija vienkārši pērkam dienas licences, kad gribam, un tā. Nesenāk, kad gribam. Nesenāk, kad gribam, jā, bet īstenībā varbūt šito, kamēr mēs tu pieskārāmies par šito, daudz, kur runā un spriež, cik tas būtu sarežģīti, vai vispār tas ir reāli. Es pieļauju, ka varbūt ka tas pat nav no jūsu kā biedrības atkarīgs, bet, pieņemsim, uznāk stihija, un upe ir aizsalusi. Vai, teiksim, ar skatu nākotnē būtu iespējams ieviest to, ka vai cilvēks var dabūt atpakaļ naudu par to licenci, vai iespēja viņu pārcelt varbūt uz kaut kādu citu datumu, kad nav izpirkts, teiksim, vēl ir tās licences pieejams. Jo, tā sanāk tā, ka, protams, visi grib copēt, visi grib, un tur tajā 28. decembrī sākās tirdzniecība. 27. jā, un tad, dāvāja fiksi, tur pirksim, uznāca pēkšņi mīnus, cik tur 20 grādi, skaidrs ir tas, ka tas nav forši, pašam makšķerniekam nav nekāds komforts tur mocīties ar to trako salu, tas ir veselīgi arī zīmju, ka viņas tiek izvilktas tādā salā ārā. Bet ir tas, ka negribās pazaudēt tos savus 25 eiro, kas ir iztērēti. Un tad ir tas koks ar diviem galiem. Braukt mocīties vai pazaudēt savu naudu. Un, kā jūs uz to skatāties, kā varbūt, nezinu, ar skatu uz priekšu, vai ir iespējams, kā tas vispār notiktu? Redz, te ir dalīta viss. Tas tāpat, kā jau es jau bišķi ieskicēju par tiem lietuviešiem, ja? Jā. Redz, kā sanāk tā, tu nopirkt 5 licences, es nopirkt 5, man sieva nopirkt 5 vai kaut kā tā, un tad pēc tam pārrakstīt un sāktos ņemšanās, tad sanāk, ka viens cilvēks varētu vairāk nomakšķerēt nekā viens, kas godīgi 5 nopērts. Un šī maiņa jau mūs ir izskolojusi pie tā, ka mēs neko nemainām, neatgriežam naudu atpakaļ, lai makšķernieks pats plāno, kad braukt. Tā ažiotāža ir uztaisīta, paldies Dievam, Facebookam,
droši kādiem ar visādiem raidījumiem, kur rāda, kā ķer. Un tā ažiotāža ir liela uztaisīta, bet kāpēc vajag pirkt tik ļoti uz priekšu? Var taču sagaidīt dienu un tad pirkt. Paši makšķernieki savstarpēji taču var novienoties. Nu, davai nepērkam. Mēs nevienā brīdī no kluba puses, no makšķernieku kluba puses vai no manas copas, mēs pat neliekam reklāmu. Tikai liekam, kad sākam tirgot. Mēs nereklamējam paši nevienu zivi neliekam. Mēs esam ļoti neitrāli šajā jautājumā, lai mulsināt makšķernieku saimnu, lai viņi paši izlem, kad darīt, ko darīt. Tas, kad ir viens atbrauc noķer tur, kā bija šogad, ja tur 11 zivs noķer, nu, protams, ka tas, kurš to skatās, viņam savs iekaltē. Viņš uzreiz saprot, ka nākamgad es toču pirkšu. Nu, un tas viss ir tāda sniega pika uzvēlusies, kur mēs nevaram apturēt vairs nekādā veidā, nekā ierobežojot. Jo tiklīdz tu sāks ierobežot, bija pirms tam mums 3 licences dienā. Jā. Bija. Redz, tad sanāk tā, neviens no, piemēram, šiem ārzemniekiem nevar atbraukt. Nu, pats saprot, viņam jau vienu dienu, kad viņš atbrauc ir. Protams. Nu, un viņam nesanāk, kur viņš uz vienu dienu brauks lašos, tad bija šīs te 5 licences. Vai vairāk vajag pa 5? Man šķiet, ka nē, jo tev jau atkal tu vari ļoti daudz uz priekšu izpirkt. Viens tas sanāks, kad ar, piemēram, 20 iespējamām licencēm nopirks tur pusaprīli. Nu, viss tas ir tāds ļoti dalīts. Viens ir skaidrs, ka mums ir limitējošs faktors dienu skaits, tas ir 130 makšķerēšanas dienas, un mums ir licenšu skaits, tas ir 2990 licences, ieskaitot sacensību 40 licences. Cilvēku zonā. Un cilvēku zonā mums ir 10 dieni, mums 3 limitējošie faktori, starp kuriem mums ir jāmāk nomanevrēt. Es jau tāpat arī kādas diskusijas palasu un paskatos, ko makšķernieki runā. Bet nav tā, ka visi vienprātis saka, ka tas ir pareizi vai nepareizi. Nu, katram ir savs viedoklis, nu, tā kā mums visiem demokrātijā. Jā, protams. Jo, ja sāks to licenšu atgriešanu, ir daudz tādu, kas, piemēram, nopērk sieva, nopērk vīrs, un sieva parasti nekad netiek. Un visu laiku ir jāpāraksta uz vīru tās licences. Nu. Tas vēl jau ir kādam tas jādara, un mums būs par to jāsamaksā manai copei. Jo viņi jau to darīs visi, saprot, un tad tas jau arī kaut kāda nauda, kaut kāds resurss, jo sanāk biedrībā jau mēs neviens neesam algots. Mēs jau visu to labprātīgi darām, un ja mums vēl ir jānodarbojas ar šo, tad iedomājies, cik es esmu zvans saņēmis Covid laikā. Es esmu slims ar Covid, man ir tas, man ir šis, man ir kāzas. Es esmu pilnīgi visiem, es esmu vienmēr atteicis, vienmēr mēs esam nonākuši pie tā, kad neviens jau nav spiedis šo makšķernieku pirkt to licenci tajā 1. janvārī, 21. janvārī vai 14. martā. Nu, vienmēr mēs nonākuši pie tā, ka nav jau biedrība vai mana copa vainīga pie tā, ka ir tā izvēle jūsu pusē bijusi. Nē, šitā paklausoties, jā, tas liekas tā diezgan reāli, jo vienkārši tad, kad man pašam ir bijis, jā, kad mēs aizbraucam, tad kaut kādā tur februāra beigās bija paņemta licenci, pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā. Visu zonu mēs vienkārši pa ledu nogājām tā, ka tur visur varēja āliņus taisīt. Tur nebija vispār, kur makšķeri iemest. Atradām zonas beigās, tur, 10 x 2 metri tādi, vienkārši grāvīti. Tur arī ķērām visu dienu, jo nebija vispār nekādas opcijas. Nu jā, un noķēra ar kaut ko? Dabujām, jā, bija tur zivis, tas skaidrs, jā, vienkārši tas, ko mēs vairāk arī domājam par to, cik veselīgi tai zivi ir tas, jo pa lielam, jebkurš lasis ir jāatlaiž, un var paturēt no 60 līdz 70 centimetriem, man liekas. Bet, principā lasis tādā izmērā, varbūt kāds tēviņš var trāpīt. Ir, skaitītāji bija kaut kādi mazie tēviņi starterīši. Bet pa lielam, jebkurš lasis sanāk ir jāatlaiž. Un tad ir tas, kad ir tie, kas zina, ko viņi dara pie tās upes, arī tajā augstumā, un viņi varbūt pat to zivi neizcels ārā no ūdens, lai acis neapsalst. Bet ir tādi, kas gribēs bildēties, kas gribēs vēl, gribēs to un šito, un beigās visticamākais tā zivs aiziet bojā, un tad ir tāds ne īsti šis, ne tas. Tāpēc varbūt likās arī copaņu sabiedrībā, ko es esmu dzirdējis, ka varbūt, paliek -10 grādi, kāds norēl stopkrānu, pasaka, ka jau tagad šitās kaut kādas dienas, kamēr uznāk plusi, ne plusi, bet kaut kāda sakarīgāka temperatūra, tad tās licences nav iespējams izmantot un ka viņas varētu
tā kā dot Jā, bet iespēju. nav jau tie, piemēram, viņš ir A zonā nopircis, viņš gribēs, lai atgriež arī viņam A zonā. Nu, Tas gan, jā. Bet ja ir visi datumi aizņemti, licences, nu, Tas ir viens, otrs, tas pats ārzemju turists jau arī. Nu, ja tu viņam tagad 2 dienas iepriekš pateiksi, ka nevar braukt makšķerēt, viņš jau ir saplānojis viesnīcu vai dzīvo, kaut vai ne viesnīcu, dzīvošanu, pašu to braucienu, sev brīvo laiku. Un tad tu nonāc atkal pie tā, ka nevar braukt. Un tajā pašā laikā šogad, piemēram, es braucu no Rīgas, bija -15, iebraucu Salzrīvā -2, kurā brīdī tad mēs to 10 grādus pasakam, pie kura Ainežos, Salacgrīvā, Rīgā. Nu, zini kā, man te ir -2, mums te ir -15. Nu, atkal būs kaut kādi nesaskaņi. Jā, teiks, kāpēc. Nu, skaidrs, jā. Tā mums ir tā, es nezinu, nevis nezinu, bet man šķiet, ka mūsu tā nostāja tomēr ir tendēt uz to, mēs necenšamies neko popularizēt, lai viss rit savu ritējumu. Makšķernieks pats izvēlās, kad viņš to noķer. Protams, ažiotāža ir liela ar sociāliem tīkliem, bet tur ir jātiek makšķerniekiem pašiem savstarpēji. Minējām, ka tie laši ir jāatlaiž. Kas bija tas? Tas bija kaut kāds bioru lēmums, kad jo bija laiks, kad ar vienu licenci varēja paturēt vienu zīvi. Vienalga, vai tas bija lasis vai taimiņš, un nebija arī, bija minimālais ierobežojums, bet nebija maksimālais ierobežojums. Kas bija tas punkts, pie kāpēc nonācāt pie lēmuma, ka laši ir jālaiž vaļā? Tas bija pēc tās Zoom tikšanās toreiz, kad makšķernieki interešu grupa bija. Jā, tas bija tad, kad mēs arī izstrādājām laikam, pirmo nolikumu. Jā. Un no bioru puses bija piedāvājums ielikt lasim tādu izmēru, kuru it kā var paturēt, bet tad reāli dabā viņš nav. Līdz ar to mēs pasargājam lasi, un taimiņam tad atļaut to pieļaujamo no 50 līdz 70. Jā, kas jau ir jau tāds pieklājīgs taimiņš. Tas ir pieklājīgs taimiņš. Bet interesanti ir fakts, ka es arī esmu paskatījies statistiku. Protams, tas viss ir godprāts, ko makšķernieks iesniedz. Bet es esmu paskatījies statistiku, cik no noķertajām zivīm patur procentuāli. Jā. Ir kāda ideja, cik varētu būt? Puse? Nē. Es pat nezinu. Bet tas ir paturētie laši arī? Nē, taimiņi tieši. Jā. No noķertajiem. Labi, pat īstenībā pat ne pusi, kad 20%. Tuvu 10% patur tikai makšķernieks, jo viņš ir ļoti ieinteresēts ķert. Tas skaidrs, jo... Kas ļoti īstenībā ir labs rādītājs no makšķernieka puses, viņš arī tomēr ar šo atlaišanu parūpējies par resursu. Jā, Tas taimiņš 60 cm noteikti vēl atpeldēs un nonārstot. Jā. Tāpat arī lasis atlaižot, ja viņam kaut kā ir tas paturamais izmērs. Viņš viņu atlaiž, tas mazais starterīts atlidos, būs jau bišķi lielāks starterīts. Jā, šis tā interesanti. Es iepriekšējā podkastā, kad mēs ar Uģi Circeni runājām, es vispār par šito nebiju aizdomājies, kad principā tā lielā lašu mamma, kas tas pats metrs, sanāk viņu nevar paturēt, bet pēc būtības viņa vēlreiz visticamāk uz upi atpakaļ nonāstot, diez vai atnāks. Un tad man tā likās, labi, mēs atlaižam to lasi, labu gribēdami, bet vai tas dod kaut kādu pienesumu upei, tas droši vien ir bioram jājautā, es nezinu. Tas dod pienesumu makšķerniekam, jo tā zivs ķerās vēlreiz, tas ir pierādīts. Tas gan, jā, protams, jā. Ja viņi noķer kaut kur augšā, viņi krītot lejā, pēc kādām 3-4 dienām viņi pieķersies vēlreiz. Tas gan, jā. Te taču bija tas gadījums, kur tas lielākais taimiņš tika noķerts un reģistrēja un mērīja. Jā, viņš laikam 2 reizes 50 metros nedēļas laikā. 2 reizes vai pat pieķēries. nebija 3 reizes. Vai pat 3 reizes, jā. Galā. Vai viņš palika beigās dzīvs, to nezinu, bet 3 reizes makšķernieks ir bijis priecīgs. Un 3 dažādi makšķernieki ir bijuši priecīgi, kas nav slikti. Protams. Un vēl par to metrīgo runājot, ir tā, ka mēs 2 gadus atpakaļ ar sadarbībā Bioru, šī bija vēl viena no sadarbībām, taisījām telemetrijas pētījumu, ķērām lašus ar mušiņu makšķeru vai spinningu, iezīmējam ar raidītāju, un palaida upē, lai saprastu, uz kurien viņš nārsto, vai viņš vispār nārsto, vai ir taču dzirdēts, kad lasis apvainojas, noķer rudenī, un viņš vairs nenārsto. Un arī tāpat darīja, upē bija ielikts murts, kur ar visaudzīgā veidā noķēra un arī ar šo. 2 dažādi varianti. 2 dažādas, principā 3 dažādas spinnings, mušiņmakšķere un ar tīklu.
un visiem šiem 50 zivīm iešūšos raidītājus, un tad dažāds bija tas dzīves cikls viņam, kā viņas peld, un starp citu viena bija kaut kāda raidītāja palikuši pāri, jo nedabūja visas izmakšķerēt, jo bija jau vēls un sākās nārsts. Un 2 vai 3 raidītājus pavasarī noķēra metrīgai mammai. Es pie Veclaucas tilta vēl pats biju pēdējo zivu, ko noķēra, ielika raidītāju, un oktobrī viņa bija uz nārsta. Metrīgā mamma. Tas gan ir interesanti. Tas nav tā viennozīmīgi, ka viņai tas ir pēdējais nārsts vai kā. Viņa atgriežas. Cik procentuāli tas būtu interesanti mums visiem? Protams. Bet pats saprot, ka viņi atgriežas jau metrs un. Tad ir metrs un. Un tad tev ir metrs un galā tajā pavasarī. Jo saprotu, auga viņi tā diezgan strauji. Jā. Tur nav tā kā pie mums zandarti un aseri vai kas, tad lasis tomēr ir ātraudzīgs, jā. Ātraudzīgs, jā. Labi, kā ir, kas ir tas, ko jūs darat ikdienā? Skaidrs, labi, ir kontrolas sadarbība ar valsts vides dienestu. Es zinu, ka jūs taisat visādi sagatavošanās darbus, nārstam vasarā varat pastāst to, ko jūs, reāli, kas ir tie jūsu darbi, ko jūs cenšaties un darat, cik jūs varat, nedarat, ko vajag vēl darīt vairāk, vai kā varbūt citi var nākt palīgā, vai kaut kā tā. Jā, tātad, ko mēs darām, tikko, principā, kāpēc arī nedaudz nokavējamies, mēs bijām vienā prezentācijā Life Goodwater projekta ietvaros, un tagad jau mēs varam atklāt, kad esam Life is Salaca ir projekts, 5 gadu garumā, sākot no pagājušā gada 1. novembra, tiek apvienoti Salackrasti, kā projekta partneri Silava, Meža izpētes institūts Biors, Dabas aizsardzības pārvalde un Latvijas meteoroloģijas un ģeocentrs. Jā. Šie ir 5 partneri, kas turpmākos 5 gadus Salacā. Mūsu uzdevums ir strauteču atjaunošana ar tehniku, kuru mēs esam atkal savukārt uzrakstījuši projektu ietvaros. Un 20 hektāri mums ir paredzēti iztīrīt Salacā. Upē. Tieši upē strautecēs. Ja atklāšu, ir Salacā aptuveni kaut kā 25 hektāri, 75% ir aizaugums tagad dotajā brīdī. Jā. Tad mēs 20 hektārus spēsim uzzirdināt šajos 5 gados. Es domāju, ka būs ļoti lielam pienesumam jābūt tieši lašu mazuļu skaita ziņā, kas būs lejā pie Salacgrīvā pie tilta, tajā smoltu uzskaita smurdā. Tas ir tas darbs, ko mēs esam 2 gadus gājuši, rakstījuši Eiropai. Kopējais finansējums gandrīz mums tur ir 6 miljoni. Nevis Salackrastam, tas ir kopējais projekta finansējums. Tas ir tas, ko mēs 2 gadus esam darījuši pa kluso nevienam nezinot. Tad ir zivfonda projekti, kurus rakstu es. Ar katru gadu mēs iztīram straujteces. Pēdējos 2 gadus mēs ar tehniku tīram. Iepriekšējos gadus mēs ar sūkni, tur ar to laivu. Tas ir grūts, fiziski smags darbs, mazi apjomi iztīrāmi. Un, zinot Salacas aizaugumu, tur ir arī tā velena, ko ar to sūkni nevar iztīrīt. Un vēl uz apakaļ ejot, mēs esam ar lomikiem, ar laužņiem, pareizāk sakot, sākuši to darbu darīt. Tur vispār smieklīgi maz mēs varējām izdarīt, bet tāpat parādījās šie mazuļi. Slinkums jau rada progresu. Tu jau sāc domāt, kā sevi fiziski nepiepūlēt. Tā mēs nonācām veiksmīgi līdz šim ekskavātoram, uzrakstījām projektu. Atbalsts bija 90,000 eiro, 50,000 no licenžu ietirgotās naudas mēs ieguldījām. Tehnikā kopā viņš 140 maksāja. Mēs esam viņu 2. gadu mēs viņu esam izmantojuši. Ir skaidrs, kas ir jādara, kā var izdarīt. Ir Bioram pirmās aplēses, viņas ir aptuvenas, bet pirms sākām tīrīt ar tehniku, bija tajā vienā konkrētā vietā 11 mazuļi. Pēc gada, kur mēs iztīrījām, bija 131. Pienesums ir skaists. Jā. Ja mēs to izdarām 20 hektāros, tad, ja daba nosargā šo mazuli un ļauj viņam 2 gadus smuki baroties upē un izaugt, tad mēs varētu būt, ka smoltu murdāri kaut ko ļoti labi redzēsim. Tas tad uz to iet, un labi pieminēja šito upes tīrīšanu, kas tiešām ir apsveicami, cepur nost. Kas ir tie pārējie, kas teica 5 iesaistītie?
ir plānots kaut ko vēl upes krastos darīt, kaut ko uzlabot, iztīrīt, jo, nu, zinot, kā ir, kad citreiz tu tur aizbrauc, tur ir tā, ka, lai tiktu pie upes, nu, tur ir cīniņš, lai izlaustos cauri visiem džungļiem, visiem pārējiem. Jāpiemina jau ir tas, ka Salacis ir mežainā apvidū, neapdzīvotā apvidū, kas varbūt ir labi, kad cilvēku ietekme tur nav tik liela ar šiem, piemēram, tiem pašiem atkritumiem. Laivotāji un makšķernieki ir tā slodze, kas tur ir pie tās upes. Godīgi sakot, mēs jau 2 gadus taisam to talku. Katru gadu maijā mēs taisam tādu Salacis sakopšanas talku. Pirmajā gadā mēs tur kaut kādas 7 kubus atkritumu savāc. Bet, lai cik tas interesanti būtu, šeit ir bumba laivotāju pusē. Makšķerniekam diez vai ir no decembrī, ne, bet janvārī krokši kājās. Viņš iet vai fērija pudeli viņam ir līdzi. Jā, tātad atkritumi parāda par to, no kurienes viņi nāk. Jā. Un šeit tomēr mums arī nolikumā ir, kad makšķerniekam ir apkārtni bišķi, ka arī jāpieskat, ja viņš tur to pudeli redz, savāc, aizved mājās. Šajā ziņā man pat gribētos domāt, ka, labi, vispār situācija ar makšķerniekiem mēslotājiem paliek labāka, vismaz cik to var manīt, ja, bet, ir gan daudz indivīdi, kam tas viss tāpatās ir vienalga, un viņš nekādai sevis neko nesavāks, diemžēl, bet, tur droši vien to var tikai viena lieta izārstēt, bet man liekas, ka tie, kas tiešām par 25 eiro nopērk to licenci un aizbrauc uz upi, man liekas, tas makšķernieks tomēr ir ar galvu domājošs, un viņš aiz sevis tur drīzāk viņš savāks to kroksu un to pudeli, ko viņš tur atradīs, nekā aiz sevis kaut ko atstās. Pirms mēs vēl apsaimniekojām, kad bija pašvaldība, bija spineks vizuļie iepakojumi mētējies un bija auklis arī. Tagad ir salīdzinoši maz. Ja mēs atgriežamies pie darbiem, ko mēs vēl darām, tas jau ir tikai tāds viens, ko mēs strauteču atjaunošanā darām. Bet tāpat mums ir šis skaitītājs, lašs skaitītājs. 1. jūnijā viņam ir jābūt plus mīnus jau gatavam uzskaitīt. Ātrākā zivs līdz šim ir bijusi 16. jūnijas. Pirms jāņem virs metra. Tāpat mums vēl ir apsaimniekošana sarkanās klints. Tur mēs arī uzkopjam zāli, pļaujam, labi iekārtojam tās mājiņas. Tieši tie darbi, tad jau ir viss šī liceņu sekošana līdzi, kur katrs kāds kaut kādas, ar tiem pašiem lietuviešiem jācīnās ir sadarbībā ar Agnes, man copi. Tad ir tāpat arī mums dažādi projekti jāraksta. Tas jau viss prasa laiku. Šos projektus uzrakstīt jau ir jāsavāc visa informācija, jāvienojas ar tiem pašiem pieguļošo zemi īpašniekiem, lai tiktu pie viņa īpašuma ar šo tehniku. Jo redz, tehnika jau ir viss jau skaisti, bet kurš grib laist caur savu pļauju tur cauri vai mums jau te bija precedents ar dažiem īpašniekiem, bet ar vienu precīzāk īpašnieku. Bet tur viss ir gludi un viss ir skaisti un kārtībā. Bet, es varu iedomāties, tur darbošanās ir nepajokam. Labi, es tā bišķi par licencēm vēl 25 eiro ir licence. Tas cipars ir ok, vai būtu jāceļ, nebūtu jāceļ. Jo skaidrs, ka tās 3000 licences, viņas tik iztirgos. Es šaubos, vai tur paliks kaut kas pāri. Jo, kā ir pēc biznesa pamatiem, ja ir pieprasījums, tad ir cena ar augšā. Bet es domāju, ka mēs paliekam patreiz vēl pie šiem pašiem 25 eiro, jo dotajā brīdī mēs nolikumā dažs nianses izmainīsim. Un tā viena no galvenajām niansām, kas bija ieviesusies kļūda, ka bija rudenī ļauts spinningot šogad. To es kaut ko iepriekšējā 23. gadā bija šī kļūda ieviesusies. Šo vajag novērst līdz septembrim noteikti, jo nav tas pieļaujams. Patreiz, nav, tā kā saka, Biors nerekomendē to, mēs arī klausām. Jā. Mēs sasniegsim, tad, kad mums būs tur, piemēram, laši, tā kā var pa mugurām staigāt, tad mēs arī rudeni dabūsim vaļā, varbūt. Jā, šeit arī tas, ko es gribēju jums prasīt, jo tie paši lietuvieši, viņiem visus gadus līdz šim bija tā opcija, ka pie viņiem varēja rudenī braukt, un to zivu varēja ķert, un labi, tur arī atlaišana un vispārējais, bet
Bet arī viņi ir, ja nemaldos, no šī gada būs viss. Jā, tas ir tas, kas ir pa 3 eiro lašmām paturēšanas rezultāts. Jā, Tas ir reāli tas rezultāts, jo tu nevari paturēt lasi pirms nārsta un cerēt, ka tev būs populācijas pieaugums. Tas nav. Tas tad ir ļoti labā stāvoklī jābūt lašupei un zinot, neris viņa ir liela. Viņā ir liels zivis, jā, ir kaut kas arī mākslīgi ielaists, tur kaut kas dabīgi atjaunojas, bet tas resurs jau nav bezizmēri. Paskatieties, kas tagad Zviedrijā ir iepriekšējā gadā, visur ir pat tornē ir kritums 50%, tas jau ir iespaidīgi. Tas ir ļoti iespaidīgi. Tas arī norāda to, ka, ja mēs par savu resursu nedomāsim, tad būsim pie sasistas silas. Un ja vēl par tām cenām, ko vēl mēs esam savā starpā tur copmaņi runājuši par šito, kad varbūt Āzonā būtu jāceļ cipars. To mēs arī tagad domājam, bet Bet tad labi, tad ir, mēs šeit neatbildam, bet tad mēs uzdodam atpakaļ jautājumu, jo ir ļoti interesanti, kad makšķernieks iesaistās šajā visā, cik ir tā cena, lai būtu pieņemams makšķerniekam, kurš tiešām grib aizbraukt tajā Āzonā, un nepieņemams tas, kurš varbūt aizņem vietu kādam. Jā, protams, jā, šitas ir... Tas ir filozofisks jautājums. Jā. 5 eiro pieliksim klāt. Jo jāatcerās vēl tas, ka ne jau visa liceņu nauda, ko mēs dabūjam, paliek mums. Mums ir 20% jāsamaksā Zivu fondam. Patreiz sanāk tā, ka mēs esam Zivu fondā nomaksājam pie 20 000. No Zivu fonda mēs dabūjam apakšai 13 000. Sanāk tā, ka mēs jau mēs esam pašpietiekami, bet... ir likums, kas mums ir jāievēro. Tāpat man paņem kaut kādas administrācijas izdevumi. Tā mēs nonākam, ka mums jau tas pārpalikums jau ir puse. PVN, arī ir jānomaksā par licencēm ienākošam, jo redz, mēs esam lieli nodokļu maksātāji. Jā, protams, tā jau sanāk. Bet, un jūs vēl sanāk arī paši maksājat inspektoriem par uzraudzību? Mums ir viens pieņemts darba Jānis Ozoliņš, kas kontrolē visus katru dienu. Es ar viņu sazinos, nodod sarakstu, cik ir makšķernieki, kurā zonā. Viņam viss ir skaidrs. Viņš zina, kur piebraukt, paskatīties. Viņam tas ir asinis. Viņam ir asinis. Un lai arī ko tur, kā tur stāst, kas tur, kā tur, viņš ir tiešām, es uzskatu, ka savā vietā. Jā, super, ja nebūtu tā kontrola, tad tur būtu... Tad mēs nepārdot licenci, viss jau būtu vienkārši. Katrā ziņā, jā. Par tiem pašiem ceļiem, es nezinu, tas droši vien ir varbūt pašvaldības, vairāk lauciņš vai kam, jo ir ļoti maz vietas, kur šobrīd aizbraukt uz Salacas, kur atstāt mašīnu īpaši ziemā. Ja sniega nav, tad labi, tad tur ir kaut kāds ceļa malas, kur tā kā var noparkoties, kur citi tiek garām, bet ziemā tā ir rītīga problēma, kad aizbrauc un reāli tiešām ir nenormāli grūti meklēt vietu, kur mašīnu atstāt. Kā tas? Tas ir jāsaprot to, ka Salacas pa abiem krastiem iet šie piebraucamie, šis braucamais ceļš, kas ir robeža Salacas ielai, kā dabas parkam. Un iebraucot no šā ceļa tuvāk upei, jau ir tā kā burtiski īstenībā sakot pārkāpums. Jā, un tas ir arī, ko es ieteiktu makšķerniekiem, labāk atstāt, aiziet ar kājām, nekā atstāt tur un nedodies dabas pārvaldu vai pašvaldības policija vai kāds vēl uzliks kaut kādu sodu, kas mums taču nav mērķis nosodīt, ka tur esi iebraucis. Jo viņi jau neies meklēt, kur tas makšķernieks aizgājis. Bet tāpēc mums ir tās sarkanās klints, mums tāds vidas punkts, tā ir C zona, to visi zina. Tur mēs arī esam paņēmuši no pašvaldību viņa apsaimniekošanā. Tā būtu tāda vieta, kur arī atstāt mašīnas. Jā, to es zinu. Vecsalacā inspekcija mums ir, tas laukums izbūvēts, tur arī droši var atstāt, tas pa publiski naudu taisīts uz tā laukuma var atstāt šīs mašīnas. Tas jau nedaudz jau mēs domājam par to infrastruktūru, bet ir jāsaprot to, ka tur jau ir privātais zem īpašnieks, kurš vai grib vai negrib, ka tur brauc. Un, ja mēs varam novienoties, ka grib braukt, tad mums ir jādabū finansējums, lai dabūtu kaut kādu laukumiņu uztaisīt. Tas ir projekts, būvniecība, tās viss ir izmaksas, un viņš jau beigās jau jāuztur, jo tur jau veidosies atkritumi.
Un tas viss nāk mums, tas viss nāk mums, tas viss nāk mums bonusā līdzi tam laukumam. Mēs nesakām, ka nē, bet Rīga arī vienā gadā neuzcēla. Mēs esam 4 gadus tikai pie stūres. Gan jau ar laiku sakārtosim šo jautājumu. Jā. Bet tāda liela stāvokļa, un tad ir sarkanās klintis. Dzelzs tilts tāpat arī malās var nolikt. Dzelzs tilts ir, jā. Tad ir inspekcija. Jā. Tas ir tāds, pa vidu, man liekas, tur ir visur tikai meža ceļi, nekas prātīgs tur īsti nav. Mērniekos pie Kājnieku tilta arī diezgan labi var piebraukt. Jā, pie Mērniekos pie Kājnieku tilta. Un kas ir A zonā, tas pa tiltu? Tas ir tas dzelzs tilts? Nē, dzelzs tilts jau ir C un D zonas krūtis. Jā. Un tad ir A zonā ir arī pie tilta. Jā, bet tas ir privātais īpašums. Tas ir privātais, kur visi atstāja. Tas nav pašvaldības īpašums. Un patreiz mums nav sanācis kaut kādas domstarpības. Ir bijuši atkritumi, tos mēs esam savākuši veiksmīgi un viss kārtībā, bet tā būtu tāda skaista vieta, kur varētu uztaisīt. Rudens makšķerēšanai sevišķi būtu ļoti skaisti, jo tu tur redzi, ka tur dzīvojas. Sataisa savu makšķeru, aizēja iemet, pārbaudu ir vai nav, vai ķer vai neķer. Mēs esam procesā, tas mums ir, tas ir vēl viens no veicamajiem darbiem. Jā, Mālačs katrā ziņā, kad ir šī kustība ievirzīsies, tāpēc, ka man, kā makšķerniekam, tas iespējas, kas bija radies vispār par ūdeņiem, kas tiek licencēti, labi, es vienmēr saku, ka Alūksne ir izcils piemērs. Tur tiešām cepur nost, tur cilvēki brauc, bet tur ir kontrole un tur domā par to resursu un viss ir kārtībā, bet ir tāpat kaut vai Gauja, kur arī ievies licencēto makšķerēšanu. Vai tur, teiksim, mēs dabūnam kā makšķernieks kaut ko jūtam pretī no tā, ka mēs sākam maksāt, īsti nejūt. Bet, kad, ir tāds, vismaz makšķerniekam no malas noteikti rodas iespējas, ka pašvaldība pelna uz dabas rēķinu. Tur tās zivs ir, grib ķert, samaksā pašvaldībai. Bet tas, ka tur vai pašvaldība kaut ko izdara tādu, lai tur tā zivs būtu vairāk vai būtu tā uzraudzība vai citādi, diez vai. Un tāpēc ir prieks, kad jūs reāli esat tajā iekšā. Es saprotu, ka ritīgi iekšā. Pāri galvā, jā. Jā, un kad ir tā vēlme arī, sakopt to upi un domās arī par nākotni, lai tas resurs mums būtu un mēs varētu Eiropas līmenī būt. Es domāju, ka mēs jau esam Eiropas līmenī. Vienkārši mums vajag nedaudz, vēl kāds 4-5 gadus mēs tiksim kaut kādā tādā jau smukā kopainā. Paši mēs braucam aiz polārā loka makšķerēt. Tātad mēs redzam, kas tur notiek, kā tas notiek. Paši esam mušiņu makšķernieki, lai gan Latvijā tas nav populāri, bet kaut kā mēs sevi pārlauzām un tā mēs kļuvām par mušiņu makšķerniekiem. Minot par pašvaldību, minēja, kad Gaujā tirgo tā kā pašvaldības, tās licences, tad Salacas gadījums īstenībā ir, paldies Dievam, tā brīža un esošā novada vadītājam Dagrim Straubergam, kurš saprata to, ka pašvaldībā nav personas, kas ir makšķernieki, kas ir ļoti ieinteresēti to upi attīstīt. Pats saprot, ja tev asinīs tas nav, tad tev ir grūti. Nevis grūti, bet pat nereāli. Un ja es redzēju, mēs esam arī uztaisījuši filmu par Salacu, kur ir dažādi. Jā. Un tur jau arī viņš saka, ka vietējie makšķernieki ir tie, kas saprot, ko tad īsti kā darīt, un viņam tas ir asinīs, viņam jau tas ir no bērnības. No bērna kājas, ja tu esi no bērna kājas pie tās upes, tad tu redzi, kā tam visam jānotiek. Un es domāju, ka mēs neesam nepareizi aizgājuši, ka mēs esam pareizā virzienā, jo, ja tu saki, ka tu gribi pretī dabūt kaut ko noķert, tad Salacas gadījumā šis ir iespējams. Gan mazs, gan liels, viņš ir. Jā, protams, jā. Pieminēja polāro loku un mušiņu makšķerēšanu. Paši Salacā ar mušiņu arī ķerat? Jā. Veiksmīgi? Jā. Arī laši? Jā. Arī laši, jā. Vislabākais mušiņu makšķerēšanas laiks ir aprīlis. Tāds, marta beigas, aprīlis, un arī maijā ir ļoti labi. Maijā jau uz spinningu tā īsti negrib ķerties, un uz mušu ir labi rezultāti. Par rudeni arī, protams, viss ir kārtībā. Rudeni, jā, arī. Jā, šis ir tas, kas tā bišķiņ pat izbrīna, jo
Mēs tieši arī ar Ruģi runājam, ka tas lasis jau neņem tāpēc, ka viņš grib ēst, bet tāpēc, ka viņu izaicina tas woblers šūpiņš, kad viņš uzkrīt uz nervu, mušiņi jau ir. Jautājums, vai tev ots nekrīt uz nervu? Nē, arī, jā, protams. Jā, Reku, tev ir atbilde. Maziņš vēl pie tam un krīt uz nervu. Tad reku šeit ir atbilde. Tas jau viņam jau arī tāpat ir kāds spīgulīts iekšā, kāda krāsiņa, viss tas zem ūdeņa jau izskatās stingri savādāk nekā tu patur rokā. Jā, kādi pašiem ir lielākie lomi salacā? Salacā? Kaut kas jau virs metriņa ir. Aiz polārā loka ir 1,12 m, bet svaigais. Man, kad bija telemetrija, tur bija 1,13 m, 15,8 paps. Un šī septembrī 1,17 m. Es nezinu, cik liels. Un tas ir iespaidīgs, jā. Un uz 1,5 centimetru liels mušas. Ārprāts. Uz odiņu, Uz odiņu, bet tas bet tie ir svaigie laši, es iedomājos, un vēl ar mušas, kā tu to visu novaldīt un dabūt ārā. Tur droši vien cīnīšas. Galvenais, tanī dienā neviens makšķernieks nebija. Pirms tam bija daudz makšķernieku, un tanī dienā neviens, kas palīdzētu to zilu paņemt, izvilkt. Rājus man zvana, es neceļu, es biju, kur telefonā kā nolicis nost, kā brīvdienas. Viņš viens pats to 1,17 m mocās. Tas ir, tas ir. Nācis kamerā atkal apskatījās pēc tam, kur ir tās novērošanas kameras. Jā, tas ir, un runāt uz polārā loka, tur makšķernieks vienalga, vai viņš ir Latvijas, Lietuvietis vai tas pats vietējais vietas, viņš atnāk tev palīgā viņu ar uzturamo tīkli noķert. Protams, tas ir kaivs, ka viņš tur vairāk dzīvo uz astes nekā ūdenī. Tos skats nevar aizmirst, kā viņi krīt uz sānu, tā skaņa vai vienkārši pasaka. Salacā neko tādu tik jaudīgi, es domāju, ka pie liela ūdeņa vienīgais varētu dabūt. Kad viņš tur jau lieli ūdeņi, Tur 300 metrus augu listīt nav problēma. Tas ir 300 metru augu listīt, to mušu kā tur atspēries, ka tev roka jau sāp. Tu esi piekusis jau principā no tā. Jā, fantastiski. Cerēsim, ka arī turpmāk pēc jūsu visiem darbiem arī salacā būs tie 1,20 m arvien vairāk un vairāk. Un arī vēl jāatcerās jau to, ka katrs makšķernieks nopērkot licenci investē salacā. To naudu jau mēs tad atgriežam caur šiem projektiem. Šādā veidā tas nav no vienas puses, varbūt liekas, ka kādam ir pazaudēta nauda, bet nekas jau nav pazaudēts. Viņš jau salacā atgriezīsies. Un vēl, kas ir, paldies, jau ir arī makšķerniekiem, ka viņi laiž šīs zivis vaļā, jo mēs ķersim lielāks, noteikti, pēc tam. Kaut kāds procents atgriezīsies lielāks taimiņiem. Mēs arī vācam zviņu paraugus bioram. Pagājuši gadu mēs sazīmējam arī zīmītes, ielikam taimiņam pie 300 gabaliem. Saķērām. Ir mums kaut kāds jau lēnām veidojās, kaut kāda uzskaits bāze, materiāls, ko mēs varēsim redzēt, vai vēlreiz noķers tagad kāds. Un rudenī pēc nārsta jau viens pludiņu makšķernieks jau ar zīmīti noķēra. Uz mīklu. Makšķerējot sapals noķēra taimiņu, kurš jau bija iezīmēts iepriekšējā gada pavasarī. Es saku, tā informācija jau viss, tas viss ir ļoti interesanti, bet pašiem mums ir arī jācenšas to darīt visu, lai tas viss iet uz priekšu. Tieši tā. Tāpēc arī būtu lūgums, kad makšķernieki, ja noķer šīs zīmītes, nobildēt šo numuru un atsūtīt mums nolikumā ir biedrības numurs, WhatsAppā atsūtīt vienalga, pēc 2, 3, 4 dienām, bet atsūtīt šo numuru, lai mēs varam tad savākt informāciju, kur mēs esam viņu iezīmējuši, kurā datumā. Varbūt viņš jau ir 2 reizes bijis ieķerts, kas arī vēl interesants fakts. Pie zirgakmeņa lielākoties mēs tur makšķerējām tos taimiņus ķērām. 50 taimiņus apmēram bija noķēruši, kad parādījās pirmais jau iezīmētais. Tad tur iedomājas, kas tur pa koncentrāciju ir. Jā. Tās zivs tajā A-zonā ir. Skaidrs, caur A-zonu ienāk un iziet. Viņas vienmēr tur būs. A-zona ir interesanti, bet es neteiktu, ka BCD pēc maniem novērojumiem ir sliktāk. Nē, galīgi nē. Vienkārši visi grib jau, agrāk bija kā mums viena ziva pa dienu, dabūja noķert, to jau bija forši, bet tagad, ja jau nav noķers 5, 6, tad tu principā jau neko neesi noķers. Tu neesi mācējis noķert, Tad tev ir uzreiz tas, un kā veikalā jau viss tā tirzniecība arī notiek. Redz, uz šito labi ņem, uz to ņem labi. Tas viss ir. Jo šogad bija 3 draugi A-zonā. Viņi tur tādu foršu klondaiku piedzīvoja. Viņi dabūja uz 3 vai uz 4.
neatceros 3 vai 4, bet bija 17 zīves ārā. Un vēl, protams, tukšās copas un norāvās vairākas. Tā kā, jā. Reku ir tas, ko tu dabū pretī par 25 eiro. Jā, tur tas ir. Un tad droši vien, ka vienīgais, ko var aicināt tos makšķerniekus, ir netrakot, nepirkt tur nenormāli. Apdomīgi to darīt. Jā, jo tu tiešām nezini, kas ar to laikapstākļu būs. Un, ja visi mierīgi paskatīsies, lūk, pēc kaut kādām 3 dienām solās 0 grādi un ir viss forši, pērkam un braucam. Jā. Nevis, nopērkam un tad paskatāmies. Visi ir vainīgi, tikai ne pats. Jā, jā, tā tas ir, jā, protams. Jā. Un es zinu, ka jūs organizēsiet arī, esat jau droši vien iepriekš organizējuši, un arī šogad būs Lašu kauss. Jā, viņš noteikti būs. Viņš būs 6. aprīlī. Tā ir 1. aprīļa sestdiena. Šeit būs nedaudz tas koncepts savādāks, jo pat cik mums ir šis lielais Life is Salads projekts, mums tur ir paredzēts tāds publisks uzstāšanās gan no LVģMC, gan no Biora, lai makšķernieks arī saprot, ko zinātne dara, ko pēta, kāds ir patreizējais stāvoklis. Visi šie sadarbības partneri būs arī šajās sacensībās un prezentēs savus darbus, ko viņi darīs, kādi būs viņu uzdevumi un kādi ir sasniedzamie rezultāti. Par mūsu darbiem jau es ieminēju, ka mums ir jāiztīra strautecis. It kā liekas apjomīgs darbs, protams, plānošana, visādi līgumi, dažādi sliekšana un tā tālāk. Bet aizmirst pieminēt, ka vēl mums ir Gaujā un Ventā arī būs paraugu demonstrējumi jāuztais ar šo traktoru jāiztīra. Kādi apjomiņi mazi. Bet kā paraugs. Jā, tas nozīmē, ka jūs visu tehniku... Braucam uz turieni, jā, mēs rādam savu pieredzi, rādam, kā mēs to darām. 4. gadā. 4. 5. gadā, jā, tas jāizdara. Un plus vēl mums Salacā būs dabas aizsardzības plāns, jo akal es atēju bišķi uz apakaļ, kāpēc vispār šis Life projekts tapa tikai tāpēc, kad Salacai bija beidzies dabas aizsardzības plāns, kas savukārt liedz mums iegūt lielāku finansējumu no vides fonda. Ja mēs Zivu fondā varam dabūt 15,000, tad tur būtu 60,000. Kas ir ievērojama nauda, lai tu varētu lielāku apjomu uztaisīt. Jo patreiz ir fakts tāds, ka pēc skaidītāju rādītājiem mēs redzam, ka nāk tomēr smuki šīs zivs. Ja? Viņi nāk, mums jānodrošina viņai pretī uzklāta gulta, iztīrīt smukas trautecis, lai viņas nepārok viena otru, bet lai viņas izkliedzas iznārsto. Un tiklīdz viņas iznāstos izkliedzas, tā arī veidosies vairāk šo mazuļu skaits. Viņi nenoslāps zem tām smiltīm, bet viņi izšķilsies. Tas viss ir tāds viens otram pakārtots, lai mēs to populāciju saglabātu. Bet atgriežoties atpakaļ pie sacensībām, jā, tad sacensības ir 6. aprīlis, būs šie sadarbības partneri. Noteikti, ka būs kaut kāds koncepts ar uzaicināšanu. Jā. Mēs viņus netaisām kā sacensības, mēs viņus taisām kā svētkus. Jo ko tur sacensties vairs, ja viens ir 4. 17 zivs noķēris, ko vairs savā starpā sacensties? Tas gan, jā. Tā kaut kā tā konceptu mēs domājam, ka vajadzētu viņi tā kā sanāk ieinteresētie makšķernieki, kuriem interesē, kas ir... kas arī var tālāk informāciju nodot, jo ne jau mēs varam, klubs nespēja visas darbas apdarīt un sabiedrību informēt. Protams, jā. Jo makšķernieks jau vislabākais, pats saprot, piemēram, tāds pats Normons Grabovskis uztais raidījumu, nākamā dienā tur ir makšķernieks. Jā. Tad sabiedrība var noinformēt makšķernieks. Un arī šo makšķernieks pats šo kontroli var pie upes veikt, jo viņš zina, ka 10 jābūt zonā, un ja viņš redz 12, tad viņam ir aizdoms, ka kaut kas nav kārtībā. Jā, tad var ziņot. Un viens otru pieskat. Jā, mēs arī, protams, mēģināsim jums palīdzēt, kā varam ar sabiedrības informēšanu šajā un visādos citos sakaros un noskaties līdz beigām, tāpēc, ka mums būs baigi labā balva konkursā saistībā ar Salacu tieši. Bet, jā, un kāds formāts tam sacensībām? Tur ir brauc, kur gribi, vai tas ir vienas zonas ietvaros, vai kā tas viss notiek? Droši vien būs pusdiena vienā zonā, pusdiena otrā. Jo pagājušajā gadā bija tā, ka daudz cilvēku sabrauc pie zirgakmens. Tur viens otram traucēja un daudz cilvēku bija neapmierināti.
Tad mēs vēl pagaidām domājam to konceptu, bet visticamāk, ka būs pusdiena tur, pusdiena. Nu, vai, piemēram, tur pat Izlozi veiksim. Izlozes veidā, lai nav tā, ka ir, es tur nostājos un es tur metu, un tad tur man ir. Jā, Lai visi tiek pie tā. Jā. Bet mums jau ir vēl atkal kā vienmēr limitējošs faktors. Mums ir 10 zonā, kas mums būtu jāievēro. Lai nav tā, ka visi 40 makšķernieki nostājas pie zirgakmeņa un viens otrā virs. Protams, šeit atkal bija laika apstākļu problēma, jo bija pacēlās ūdens līmenis pirms sacensībām. Un tad, protams, platākajā vietā ir mazākais spiediens. Un tas ir loģiski, ka makšķernieki tur pa augšu, kas izskraidījums, viņi arī bez rezultātiem palika. Jā. Tāda, diemžēl, salats ir tāda, kāda viņi ir. Jā, daba vispār ir kāda tāda ir. Jā. Bet, visi grib braukt, visi grib ķert, un galvenais arī tas, ka liela daļa var noķert. Tu pirms podkāstu ieminējies, kad no pārdotajām licencēm vidēji katra otrā ir ar ziviem. Tā tad sanāk, kad ir no 2990 licencēm ir 2000 zivju noķerto. Tas ir jau tagad. Nē, tas ir pa pagājušo gadu, 23. gadu. Jā. Tas ir, es domāju, ka... Un tas ir tas, ko visi ir iesnieguši. Tas ir, ko ir iesnieguši. Pie tam vēl atceramies to, ka cits makšķernieks nopērka 5 licences, cits 3, cits 7 paspēja. Kā kuram tas veiksmīgi izdevies. Tātad makšķernieki jau ir mazāk nekā šo licenču skaits. Tātad sanāk, ka katrs makšķernieks noteikti noķer pa vienai, ja ne pa divām zivīm. Jā, protams. Jā. Šie rādītāji ir fantastiski. Tas gan jau. Un kā Rājus minēja, redz, par mums to taimiņu, kas bija tur 3 reizes vai 2 reizes, viņš jau liecina par to, ka ir 3 makšķernieki dažādi, kas ir priecīgi. Jā. Un šī atlaida ķer un atlaida metode tomēr kaut kādā veidā ir. Viņa varbūt arī nesaudzīga šajos mīnusgrādos. Ir kaut kādi arī pētījumi, kad ir kaut kādi faktori. Viss ir atkarīgs, cik profesionāli vai zinoši tu esi atlaidi. Izvelc atlaidu un tā. Ir kaut kāda mirstība, bet šī mirstība jau ir salīdzinoši pret to, ka mēs tikai 10% paturam no zivīm noķertajām. Es domāju, ka ļoti labi rādītāji. Tie ir izcili rādītāji, jo, bet arī par to atlaišanu runājot, ir jau bieži tā, ka, ja tu aizbrauc un tu to zīves paturēsi, viss tev makšķerēšana ir beidzās. Jā, kas arī ir īstenībā, te arī bija dalījās domas par to, vai vajag tā darīt vai šā darīt, bet fakts ir tas, ja tu redzi, kad patur zivi un turpina makšķerēt, tad tu zini, ka viņš ir pārkāpējis. Kā tu savādāk pateiksi, vai es tur paturēju taimiņu vai lasu, un tad var turpināt makšķerēt. Tas jau pa gabalu nav izdarāms. Bet, ja tu redzi, ka viņš patur zivi, viss viņam kāds jāsaliek, un viņš beidz. Ir jau arī tādi makšķernieki, kas, piemēram, patur to zivi, un aizbrauc uz citu vietu. It kā viņš beidz makšķerēt, bet viņš aizbrauc uz citu vietu, kur neviens nav redzējis, ka viņš to zivi paturēs, viņš patur vēl vienu zivi tur. Tādi gadījumi ir bijuši. Viņi nav daudz, paldies Dievam, bet... Fakts ir tas, ka pēc tās 10 ir tikai aptuveni 10%, jo visi grib makšķerēt. Neviens negrib. Jā, protams. Un ir arī, cik nav dzirdēts no makšķerniekiem, tāpat jau upes krastā paprasa, cik nav bijis tā, ka forši ķērās, davai pirms mājā braukšana, tad taimiņu tajā noķeršu, nekas nesanāk vairs. Un tajā pašā ir otra galā, kad aizbrauc otrajā metienā ir smuks, teiksim, taimiņš, 60-65 cm, kas tā kā reiz būtu paņemt uz mājām un uztaisīt. Un tad ko? Es aizpēries no Rīgas uz turieni, otrajā metienā aizjūs, un tagad ko? Tad vai brauc mājās, vai tad cer, ka uz dienas otro pusi būs vēl viens tāds pats. Bet makšķernieks redz aug, attīstās, tās ķeršana ir jau paliek profesionālā līmenī, viss jau paliek profesionālā līmenī. Jā. Un viņš jau sāk jau lēnām sev pārkāpt pāri, kad atlaist nav nekāda problēma. Jā. Kas ir arī ir apsveicami. Jā, un ir jau arī forši tas, ka tagad ir telefoni, visiem ir labas kameras. Tu jau to, ja tev gribas mājās parādīt to, ko tu esi noķēris, nevajag tev viņus stiept tajā maisā, parāda smuku bildi. Tas, man liekas, ir... Cik es pats neesmu dabūjis dzirdēt, ko ķer un alaiž vaļā. Priekš kam tas ir vajadzīgs, tā viņi jānoēd. Jā, un arī galvenais jau, kad arī tās, nonārstošās zivis, viņām tā gaļa vairs, viņa ir visu spēku atdevusi tajā nārstā, nav viņa tur tik gastronomiski
laba, lai pa katru cenu viņi tagad stiep mājās un neesmu nost. Man šķiet, ka tas jau tāds bišķi no padomu savienības laikiem ir, ka viss, kas ir, tas ir jādabū uz māju. Tas Jā, ir protams. bišķi iekšā iegājies, bet mums ir jaunatni, kas aug, kam ir telefoni, kas varbūt pat makšķerēt vispār negrib. Es domāju, ka tas resurss jau necietīs no tā. Viņš tikai augs un vairosies. Ja būs kāds, kas pieskatīs, protams, to visu. Jā. Un kāds ar to pieskatīšanu minēja, kad jums ir savs cilvēks, kurš tā kā kontrolē visu salaci. Kāds viņam ir tā kā tiesības pilnvars vai kāds notiek? Es zinu, kad ir šie sabiedriskie inspektori, bet arī viņiem ir ierobežotas tā kā darbības, ko viņi var darīt. Ja viņš ierauga pārkāpumu, kādas ir turpmākās tās darbības? Viņam ir viss pilnvars. Viņš ir sabiedriskais inspektors. Jā. Viņam ir tiesības izrakstīt protokolu. Jā. Tā kā viņš ir viņš pie mums ir pieņemts darbā oficiāli kā vides inspektors, un viņš veic šīs kontrolas funkcijas. Ja viņš kādreiz netiek galā, kas man arī patīk, adrenalīnu ļoti labi uzsita viņa zvans, un nāka veči palīgā, jo ir kaut kur ir jāpastāv, jāpagaida, jo ir kas stiep. Man pašam personīgi bijuši vairāk gadījumi, ka viņš man zvana, Raivim arī bijuši. Adrenalīns ir liels, ka tu brauc ķert to pārkāpēju. Man asins ir tik uzdzīts augšā. Un, protams, ir kāds aizlaižas, skaidrs, bet ir arī kas tiek noķerts. Un tad taisnošanas ir tāpat kā mūsdien par to, ka policija noķer dzērēju šoferi. Saka, viss vienmēr tikai 2 saliņas dzer, vairāk neviens nedzer, bet 3 promilus dabū. Un šeit arī tas pats, tur bija ierīs, tur bija kaut kas tur tāds. Ir jāatceras to, ja ir lasis, ierīs un asiņo, viņš ir jebkurā gadījumā jāatlaiž, kaut viņš tur būs beigts, bet tu nebūs pārkāpis likumu un paturēji šo zivu. Attaisnojums, ka tur tas tā bija, mēs jau to nezinām, to jau tu vari stāstīt. Protams, un inspektors tāpēc arī pieņem to lēmumu. Ļoti labi ir, kas vēl ļoti labi strādā. Vietējais iedzīvotājs, kurš arī uzvaktē upi, viņš redz. Mums ar viņiem ir labas attiecības. It sevišķi vēl, ja es ievēroju, taču zonā ir kameras arī privātos īpašumos. Un viņš ir ieinteresēts, lai viss tur ir kārtībā. Jo viņam jau arī gribās, lai ir smuks, sakopta vide, un lai nav kaut kāda tur cūkūts, jo viņam tas ir viņa īpašums. Ir tavs josla, pa kuru drīkst pārvietoties. Jā, protams, bet tas skaidrs. Jā, jo tas ir, šis tāds ir, no tās pārbaudas viedokļa, man liekas tāds, uz ko es pieļauju, ka diezgan daudz grēko, kā jau Raivs minēja, kad viņš vienā vietā pats spēja aizstiep uz mašīnu zivi, pārbaudas citu vietu, un patur vēl vienu zivi, jo, es pieļauju, ka jūs inspektori jau mašīnā nelien tur baigi, To mēs nedrīkstam darīt. To nedrīkst darīt. To drīkst apturēt, bet tad policija tas viss var ievilkties 3-4 stundām, vai to vajag. Ja ir pārliecība par to, ka tā zivs tur ir, tad to vajag. Lai tas viss atbalsojas arī galvaspilsētā, jo makšķernieki savā starpā ļoti labi runā, komunicē, un viņi zina. Mums jau nav jāmīt piemēri, kas mums ir trāpījies par nagiem un kas mums nav trāpījies par nagiem, bet visi zina, ka kontrola notiek salacā. Protams, jā. Un, jāatzīst, viņi ir grūti 30 km nokontrolēt, tāpēc es brīnos par Gaujas to, kā tur to kontroli veikt, ja viņi pirmkārt vēl nepieejami, viņi gara, liela, tas viss nokontrolēt ir viens krasts, otrs krasts, ceļu salats ir tāda, tu piebrauc vienā vietā, ieej apskaties, nav veikt tālāk. Mums savulaik bija doma ar dronu kontrolēt visu šo pasākumu, un tad mums bija atbraucis no LMT pārstāvs, un gribēju noreklamēt, kā tur tas viss notiek, bet, diemžēl, tas nenotiek, jo salats ir ielējā, un tur pārklājuma nav, un viņš nelido. Viņš nelido tālu, sanāk īstenībā, kamēr tu viņu noliec, pacel, aizvēl. Tikmēr Jānis ir aizbraucis ar Bobīku iekšā jau piestājas, un tāpat mēs arī tajā pašā nārsta laikā ir jau stacionārās kameras, kas mums tur stāv. Bet ir jau arī meža kameras, kuras mēs saliekam uz kaut kādiem konkrētajiem ceļiem, lai mēs redzam, kas notiek. Kustība kāda, vai tur staigās meža zvēri vai divkājienes zvēri, kam interesē. Jā, šitos es arī tieši gribēju prasīt, kā ir ar mauzvejniekiem rudens posmā, tad, kad ir zivis ir ar bumbiņām un tas, kas droši vien tam mauzvejniekam baigi interesē. Šogad bija salīdzinoši maz, tas ir tā kā labi.
jo es ar valsts vidas dienestu ļoti daudz braukoju. Rudenī praktiski mums nekas netrāpījās. Viņiem tur bija kāds pārkāpējs, bet interesanti bija, ka trāpījās meža kamerā spinningotai. Bet trāpījās tajās dienās, kad neviens netika aizbraukts. Nokontrolēt. Tas bija tas malzvejnieku procents, kas tomēr izslīd bez. Jā. Bet noteikti viņš vairāk nekad WhatsAppā vai kaut kur nelielēsies ar to, ko viņš izdarīs. Jo tas viss tā noplūst. Mēs zinām, ka tu tikai nevienam nepasaki, nostrādā tik efektīvi, ka zina visi. Tie makšķernieki nav tik daudz, jau tur aizsūtot vienam, uzprasot, kas varbūt pazīst. Beigās jau atšifrē, kas tie tādi ir. Bet, nevar pie pārkāpums nevar pieķert. Pie rokas nevar pieķert, bet vēl jau ir labi, ka šogad arī bišķi daba ievies savas korekcijas, ūdens līmenis, paceltais duļķis, viss zāle, viss tas nāk tikai pa labu šai zivī. Liels ūdens līmenis nāk pa labu. Vienīgais es sapratu arī, ko Uģis teica, ka tas bija arī problēmas viņiem tikt pie vaislas zivīm. Tas ir atkal, no makšķernieku viedokļa, protams. Salats gadījumā rudenī nav makšķerniekam, ko tur darīt. Tas ir spinningotajiem mušiņu makšķerniekam. Ar plūdiņu makšķeri, bet šiem diviem rīkiem tur nav ko darīt, sākot no 1. septembra. Tā kā ir, protams, ka mēs saprotam, ka ir šī malzvejniecība, bet fakts ir tas, ka viņi nav tādā līmenī, kā bija kaut kādu atmodas laikos, kad 90. un 2000. Gadu sākumā, kad principā lasima iepeldēt ir nereāli. Bet, lai arī kā tas būtu bijis, tomēr tā populācija saglabājusies, un mēs darām visu, lai viņi pavairotos arvien vairāk, un pēc mūsu novērojumiem ir kāpums, tāpat tajā skaidītājā jau kaut ko redz arī klāt. Jā, cik mēs gribējām šito paprasīt konkursā, bet mēs paprasīsim citu lietu. Var atklāt, cik zivis izgāja caur skaitītājiem šogad? Skaidītājs mums bija līdz 5. oktobrim, tad bija 5 dienu pārtraukums, tad atkal nostrādāja nedēļu, un tad mēs izcēlām ārā, jo tad atkal jau bija oktobra vidus. Un šogad te ūdens līmeņi mums ļoti nepilnīgi šo uzskaitu veids, bet skaits precīzs ir 396 laši tika uzskaitīti un pār par 400 taimiņiem, gandrīz pie 500 taimiņiem, bet tas ir ar pārāvumiem. Un lielākais nāciens bija tajā 4., 5., kad jau mēs izņēmām ārā 6., 7. un līdz tam 10. noteikti vēl ienāca. Un cik no vēsturiski iepriekšējais gads bija atkal ar zemu ūdens līmeņu, mēs līdz 18. novembrim dabūjām noturēt, vai 17. novembrim. Svētkos toreiz. Svētkos tātad 18. novembrī mēs izņēmām ārā. Tad tanī bija lielākais nāciens ar 50 zivīm dienā. Dažādi. Tas nozīmē, ka pa to nedēļu tur viss ir kārtībā, un es domāju, ka makšķernieks šo pavasaru noteikti viņi arī dabūs izbaudīt. Jo, kā es saku, darba lases ienāca tas 80 līdz 90. Tas izmērs jau ir tas pirmais izmērs, kas ir tas efektīvākais, arī karam ir tā vaisls materiāls labs. Tam metrīgājiem jau nav tik labs viņš vairs. Un tam jaunajam viņi tā māma sparīgi, un tur viss notiek skaisti. Un daudz šo zivu pēc skaita bija procentāli. Cik apmēram bija pagājuši gadu? Neatceries zivis, kas ienāca? Taimiņi bija smieklīgi maz. Bet mums tur arī radās aizdomas, ka viņš tomēr apiet mums to skaitītāju, kas arī liecināja par to. Jo zivis jau ķērās pagājuši gadu. Tieši tā, un laši bija arī kaut kādi pār pat 300, 301 vai kaut kas tāds. Tad šogad ir stipri. Šogad ir vairāk, bet pagājušajā gadā salīdzinoši ūdens līmenis noregulēja bišķi to situāciju, un visi tie laši daudz izkrita ārā. Viss tā daba korekcijas veids, kuras cilvēks nespēja atliek tik noplātīt rokas. Nevar šo skaidītāju. Raivim ļoti liela pieredze ir ar to nakts darbu. Tas nav pa dienu tikai, tas ir arī pa naktu darbs. Ūdens līmenis jau ceļas arī naktī, un nāk lielie koki un zāles, un tu viens tur neko nevar izdarīt. Pēc 10-15 minūtēm jāiet kādu čupu novākt vai kāds koks jāzāģē. Čupi ir viegla automašīna, apmēram, rupi izmērā. Protams. Tas viss, kas aug krastā, tas viss nāk. Tas ir tas darbs.
Es zinu, ka bija makšķernieki no Copas garšas aizbraukuši uz nemaldos Zviedriju tieši Lašos. Un, man liekas, tas bija vai vasarā vai rudenī. Viņi tur bija. Jūnijas. Laikam, jā. Un baigi viņiem tur spīdoši negāja, bet viņiem tur bija tāda interesanta lieta upē uztaisīt arī tas zivs skaidītājs. Bet viņš bija kā turisma objekts, ka tur cilvēki varēja aizbraukt un reāli tu varēja pie stikla stāvēt. Nu, labi, viņiem tur nepaveicās, ka tur kāda zivs iet cauri. Bet droši vien kaut kā tādu uztaisīt salacā ir diezgan neiespējami. Nu, jā, tā ir rēķina tā salaca. Nu, tad tā ir vesela būve, kurš to vairs neļaus. Bet tādēļ mēs to atkal bišķi savādāk esam uztaisījuši. Mums ir šie vecie muižu šmūri, kur vēsturiski arī tie laši ir slaukti. Nu, tas ir tāds tā kā turisma objekts. Jā. Tāpat īstenībā mēs tur katru vakaru aizbraucam. Tagad tie laši nāk, jau ir interesanti paskatīties, ka viņi tur nāk vakarā caur to skaidrību. Tu jau redz pēc zem ūdens līmeņa. Tāpat, jebkurā brīdī aiziet, tur ir sveši cilvēki, kas atbrauc, paskatās, prasa, kas tas tāds ir. Nu, laivotājiem ir bišķi sarežģīti tikt apkārt, viņam šī laiva ir jāvelk. Jo, nu, tomēr zinātne ir svarīgāk. Protams, nekā... Un varbūt arī šī inspekcijas... vieta un stāvoklis ir tomēr tas galvenais tai laivošanai. Nu, atlikušais jau lejā ir lēns, pretvējš parasti no jūras. Nu, vai tur vajag laivot, tas ir laivotājiem pašam jāizlemj. Nu, tāpēc mēs viņu to vietu kā turisma objektu esam šādā veidā uztaisījuši. Līdz ar to mēs tur arī taisam, organizējam šo lašu kausu. Tāpat arī Neļu svētkos mēs tur organizējam. Jā. Nu, pasākumu. Šī salats sakopšanas talka turpat organizējam. Tāpat mums bija pirmizrāde arī mūsu tai uztaisītāji filmai par salatu. Nu, tā kā šo vietu mēs lēnām atdzīvinam. Pieminēja talku, vai arī cilvēkiem no malas ir opcija braukt palīdzēt? Protams, tas ir pat arī vajadzīgs, jo patīkami ir, kad atbrauc un kad rūp tomēr ne tikai biedrībai, bet arī makšķerniekiem un ne tikai makšķerniekiem, kādiem, piemēram, brīvprātīgajiem. Skaisti mēs varam nostaigāt, notīrīt, savākt un pamācīt arī jaunatni vai arī tos pašus vecos bukus, kad kaut kas tāds ir. To atnest, to aiznes. Un to droši vien var redzēt visu informācijas ieliekat Facebookā vai Facebookā vai mūsu mājaslapā. Nu, tagad mēs aktīvi strādājam pie tā Life is Salats projekta un tā ietvaros, tad tur šie pasākumi ir paredzēti. Un tie būs reklamācija, dažādi. Arī ne tikai no makšķernieku kluba puses, bet arī no pāriem 4 sadarbības partneriem. Skaidrs. Tad arī mēs noteikti padalīsimies, jo es domāju, ka makšķerniekam gribētos aizbraukt. Tas, es saprotu, notiek vasarā un Maijā. Maijā, jo redz, ka pēc maijā atkal bišķi pārtrauc, tāpēc, kad nav izdīgi uz zāli, tu vēl visus tos atkritumus redzi. Tik līdz sauga lielā zāle līdz plecam, tur vairs neko neredz. Jā, man liekas, bet tad jau ir tāds silts, patīkams, jā. Un arī uz to upi var paskatīties drusciņ savādāk, kā ir, jau, kad tas līmenis, man liekas, jau ir standartā, nekā tagad, kad tu brauc, kad viņš ir augšā. Tā kā es zinu arī, ka makšķernieki daudz dara tā, ka viņi vasarā speciāli laivo ar laivu, kad ir tas zemais līmenis, lai piefiksē sev tur. Un arī mānekļus brauc lasīt. Jā, mānekļus arī brauc. Jā. Tas ir tā, ja tagad kaut kāds jauna modes pasākums, kad bija vēsturiski, kad mēs ar šiem laužņiem un ar sūkņiem tīrījām, vai arī pat es pats ar ekskavātoru, kad tīrīju, man sanāca izcelt ar mānekļu kasti veselu, kur bija dažādi wobleri. Es domāju, tur bija pāris 100 eiro zaudējums. Cilvēkam bija, jo tur bija tādi pieklājīgi, pieklājīgi laši wobleri. Es iedomājos to sāp. Protams. Man neveiksmīgi viņi sanāca kausu saplēst, viena daļa kaut kāds mānekļus izcēla. Un, ja agrāk mēs tīrot kaut ko regulāri, tā bija tāda nodaviņa mēs dabūju, tos vizulišus mums sanāca. Tad tagad ir tīrs, viss iztīrīts. Tagad čaļi, jā. Čaļi zina, jo tad, kad tu makšķerē pie metru un augstāku ūdens līmeņa, vai tu makšķerē pie 70 cm pēc lagastas, piemēram, stingri atšķirās tā upe. Protams. Un no vienā brīdī tu makšķerē pa pļauju, otrā brīdī jau tu ej pa gulteni. Ja? Un tad jau ir, man šogad pašam sanāca B zonā, mušojot aprīļa mēnesī 6 wobleris, tādas,
skaists. Tagad jau neviens lētēm vairs nemakšķerē. Protams, tagad ir visiem ir jāpērk. Principā pa dienu es nopelnīju. Jā, un tad, jā. Īstenībā interesanta lieta, ko mēs arī varētu ieviest šajā lašu kausā, ir tā, ka varētu atbrīvoties katrs no saviem vajadzīgiem vai nevajadzīgiem mānekļiem, kas arī būtu interesanti lašu makšķerniekam, jo man, piemēram, ir diezgan padaudz lašu mānekļi, kurus es būtu gatavs pa kaut kādu smieklīgu naudu atdot. Man ir slinkums kaut kādos Facebookos un internetos kaut ko tirgot, bet šeit varētu varbūt tādu savstarpējo tirdziņu. Tāds kā bija, te jau uztaisīts kaut kad. Jā, mēs taisījām arī bija kopā ar Mārtiņu Izkravu. Jā, šādu pašu veidu, ja mūsu skatās Mārtiņš Izkravs, tad mēs varam šo uzorganizēt. Es domāju, ka tas būs ļoti interesanti visiem protams, dalībniekiem. Jā, es domāju, ka esam tik daudz izrunājušies. Tagad vārdu salats es gribēšu dzirdēt laikam tikai tad, kad es pats viņā būšu un ķeršu savējo lasi, jo man licences pirmā ir 4. martā nopirkt. Ātrāk es domāju, ka es nemaz tur nebraukšu. Bet kā parasti jauna epizode un jauns konkurss. Un šoreiz vīri ir parūpējušies par lielisku balvu, bet pirms tam mums ir jāizlozē Uģa Circeņa labākais pagājušā gada taimiņu voblers. Kā izlozējam tagad. Un kā jau minēju, vīri ir sarūpējuši superīgu balvu, ko mēs viņiem prasām jautājumā. Tātad jums ir uzskaitīts pagājušā gada laši un taimiņi. Tad ierakst komentārā, cik tavuprāt pagājušo gadu tika noķerti salacā laši un cik taimiņi. Un kas būs balvā? Balvā būs iespēja aizbraukt pie jums uz jau minēto šo te pasākumu, kas ir kur aprīlī? 6. aprīlis. 6. aprīlis. Un jūs nosadzat dalību un licenci. Jā. Tā kā cilvēkam, kurš dabūs šo te balvu, varēs braukt, piedalīties pasākumā, un viņam par to nekas nebūs jāmaksā. Jā, un viņam būs vieta šajos svētkos. Vieta šajos svētkos, jā. Un, protams, paldies, ka esi abonējis žurnālu Lielais Loms. Tas mums daudz nozīmē, bet ja vēl neesi, joprojām to var izdarīt līdz gada beigām. Tā kā ķeries klāt, lasi LV, tur to var izdarīt, un tiekamies žurnālā, tiekamies pie upes, laivā, visur, un čau!